ko, pirmā maiņa. Man liels prieks jūs redzēt. Paprasiet iesauties Latvijas himnai. Es skatos, tagad ir treneri arī ieviest. Tas kaut kāds jaunums šogad? Šogad mēs to varam arī izdarīt pirmo reizi, jo esam izgājuši pirmā līmeņa treneru kursus. Tas mums arī atļauj šeit stāvēt, bet tikai aiz konkrētiem spēlētājiem, ko esam mēs pierakstējuši. Nevaram stāvēt aiz visiem, tikai aiz konkrēta skaita. Tā kā, jā, esam šodien lejā pagaidām 3, bet kopā ir arī vairāk, kur stāvēs cits maiņas. Tikai tas ir kaut kas jauns. Jā. Es domāju, varbūt tas biežvadības spējas palīdzēt spēlētājiem varbūt justies komfortablāk uz celiņa, viņiem pastāstīt, kas notiek tālāk, ko viņiem ir jāsamierinās, ko viņi gaidīs tālāk, un es domāju, tas viņiem ļoti palīdzēs. Tāpēc vienkārši sajusties komfortablāk šajā čempionātā. Jā. Tad sanāk, ka tu palīdzi viņiem mentāli noturēt koncentrāciju, nevis zināt, kā mest pareizi, jo tu jau pats uz celiņiem šobrīd tu nezini, kā viņš šobrīd reaģē. Es pats esmu tikai malā un es nezinu, kāds ir celiņš, bet es viņiem palīdzēšu, kā paizēs saka, tieši mentāli, lai viņi nesabrūk tās 8 spēles un lai turās līdz galam, jo tas būs grūti. Jā. Interesanti, redzēsim, vai tas dos labākus rezultātus. Tieši tā, paldies, redzēsim. Renes, tu ielaidi pirmajā metienā pagājušajā spēlē? Iepriekšējā spēlē es tikai 4 reizes ielaidu grāvī, no kurām 3 es aizvēru pēc tam, bet 10. freimā es jau pa daudz uzmanījos un 161. Bet es esmu apmierināts par to, jo tas nozīmē, ka es nebaidos, ka var izmest un tālāk tikai jāpielāgojas pēc celiņa, kas tāda bummas reakcija. Bišķītiņi pa daudz izslīdēs, varbūt šurp tur kļūdies, bet nekas tāds traģisks. Labi, tavs metiens.
Jā, tu jau esi beidzis spēlēt, ar kādu rezultātu beidzi? Beidzu 192, 3 open sākumā, kamēr sapratu vispār, kur spēlēt. Bet, kad sapratu, kur spēlēt, tad arī bišķiņ kaut kāds rezultāts parādījās. Bet no viens metiens beigās tāpat bija diezgan veiksmīgs, kas man tā kā pacēla principā visu rezultātu. Bet tā kā, ko es redzu apkārt, visiem iet grūti. Visiem būs grūti. Jā, rezultāti nav īpaši iespējīgi, bet tā ir pat pirmā spēle, viss tikai pielāgojas ārā laikapstākļus. Es uz šīs eļas, diemžēl, nepatrenējos. Līdz ar to spēles sākumā redzēt, 3 open. Jā, un pēc tam kaut kā aizgāja un ir ok. Kāpēc izdomāji ņemt dalību šogad Meistru sacīkstēs? Es, principā, tā kā nopietni, baigi nopietni nepieeju visam. Man vienkārši ļoti patīk bowlings. Vienkārši nevar būt bowling. Pasēžu vienu nedēļu mājās, gribās spēlēt. Nu, es braucu vinnēt. Ja es vinnēšu, tad šito atceraties. Tomēr, lai es uz finālu. Protams, jā. Nu, līdz finālam tas arī standartā, laikam, tā kā mēģinājums tik līdz finālam. Bet es domāju, ka ja es turpināšu spēlēt kā tagad, man diezgan labs izredzes būt kopā. Nu, jā. Diezgan stabili, man pašam vismaz tā liekas. Kļūdu praktiski nav, tikai pašam jāatrod, kur spēlēt. Man nav treneru, bet es mēģināšu pats saprast. Es domāju, ka šogad vinnēs kāds, kurš nekad nav vinnējis. Un es domāju, es nezinu, kā viņu sauc, bet tur ir viens tāds liels džeks, ka vēl lielāks par mani. 17. celiņu laikam. Es domāju, ka viņš viņu. Filimonovs? Laikam, jā. Viņš bija, man liekas, finālā spēlē. Jā, viņš ļoti labi sev parādīja. Jā, es domāju, ka viņš viņu. Nu. Tā kā tā. Skaidrs. Labi, veiksmi. Vai tev ir kāds nominants, kurš šogad uzvarēs? Nē, es par to domāju. Es zinu, kas būs astotniekā noteikti. Artūrs Līvīgins. Viens no. Pārējie 7 vietas ir atvērtas, kā saka. Skaidrs, tad ir viens garantēts. Pats tā kā neplānoja tur būt? Nē, nu plānoju jau. Bet es paskatīju apmēram 16-17 cilvēkus uz astotnieku. Es teicu, spēcīga konkurence, jā. Nu, 1-2, tas ir daudz. Labi. Vēl var izšaut tādu, ko es tā nepierēķināju klātā. Labi, veiksmi tālāk. Kāds sajūtas pagaidām? Grūtākus splitus varu ciet, nekā vieglāks. Jā, tev tur bišķi nepaicās. Jā, nu... Tas tikai sākums. Tas tikai sākums un viss vēl tikai priekšā un principā.
šīs visas ceļus, es teiktu, tieši tas sākums ir tas svarīgākais, jo viņš ir tas grūtākais. Jo eļļa izpolē diezgan ātri, tie apstākļi mainās ļoti ātri. Reiķinot vēl to, ka mēs pēc katras spēles mainām 3 celiņus. Pēc katras spēles es jau pilnīgi uz jauna pāri, kaut kur cita pilnīgi zāles pusē. Un tie apstākļi mainās ļoti strauji. Principā, galvenais ceri, ka pirmos 2 metienos tu paspēj sevi atrast. Un tad vienkārši, kad bišķi tev paliksies jau par sākumu, un tad tikai galvenais nepazaudēt prātu. Stāvēt, skatīties ar atvērtām acīm uz to, kas notiek konkrētajā brīdī un vienkārši pielāgoties. Mēs tā arī darīsim. Nav slikts rezultāts priekš cilvēku, kurš spēlē bronzas līgā. Jā, bet to cilvēks bronzas līgā vienkārši jaunu komandu trenē, un tā komanda šobrīd top 3 pretendē pēc pirmas sezonas, tāpēc tas jau ir tas mērķis. Augam. Skaidri ierakstam? Vai tev šobrīd sajūt, ka tu tiksi uz fināliem pēc kvalifikācijas? Nu, ja es tā turpināšu spēlēt, tad nē. Kā tu šobrīd spēlē? Nu, pirmā 185, otrā 168. Nu, rezultāti nav baigi labi. Ja tā turpināšu spēlēt, tad līdz finālam man, kā līdz Marsam. Ja spēlēšu labāk, tad es domāju, ka visas iespējas ir tikt finālā. Un es domāju, ka es tikšu. Jo tagad pirmās 2 iesildošās, pārējās aizies daudz labāk. Nu, es domāju, ka tiksim. Sajies. Labi, turamies.
pašlaik bowlinga karjerā. Nu, nav vienkārši, tas ir tiešām. Pirmās 3 spēles nav bijušas tik patīkamas, cik es cerēju, bet, nu, jātur svaigs prāts. Un gan jau arī labāk metieni sanāks ne tikai kreisie, bet arī kādi ļoti skaisti kapi. Man ir sajūta, ka zāle ir cilvēks, kurš saprot, kas notiek uz celiņa, bet tas neesmu es. Tad es pavērotu citus, kaut kādus veiksmīgus risinājumus, nokopēju un nostrādā. Pagaidām. Skatos uz Pēteri, ko viņš celiņu darīja. Ir labi, bet ir vismaz 3 stratēģijas. Pieturos pie tā, kas ir drošāks par tevi. Un tas nostrādā. Pēc sajūtām šodien vērojot tevi, tu tā kā pieeji tam nopietnāk nekā jebkuram citam turnīram. Jā, no Latvijas čempionāts. Jāpieiet viņš nopietnāk, kā saka. Nevar tā. Ir kā salīdzinoši labi apmierināts. Atbalsts arī no ģimenes. Jā, veikus stāvs. Tā jau viss kārtībā būs, jā? Jā, protams. Savādāk nevar. Visumā, jā, ir kaut kādi līderi, kas arī to rezultātu tur izstāsta. Tas top 4 ir atrāvies, es gribētu teikt, pamatīgi, jo tur uzreiz ir baigies kritiens. Pa pašreizējo savu spēli ir draņķīgi. Un kaut kas ir jāatrod tajās pēdējās 3 spēlēs. Kaut kur, kaut kāda vieta, kur īsti spēlēt. Pats par savu spēli varu pateikt, nedara to, ko vajadzētu darīt.
viss iegļi, jā? Jā. Veiksmīgi viss aizsēja. Tā arī izskatījās, jā. Labai. Gracias.